Nezinu, kā jums, bet man īstais ziemas sākums iezīmējas nevis ar meteoroloģisko vai solāro ziemu vai, piemēram, pirmo sniegu, bet gan to brīnišķīgo rītu, kad piepieši vairs nestrādā vārtu automātika. Un tad man ienāca prātā, ka varbūt kaut kas īsti nestrādā arī manā automašīnā, jo mēs katru gadu runājam par slotiņām, ziemas riepām, vēstiklas šķidrumiem, taču ik gadu šajā saimniecībā kaut kas nāk klāt no jauna. Kas tas ir, to mēs noskaidrosim šodien kopā ar autoekspertu un Kāgā Knutsonu. Ziemas riepas ir vienīgais ar likumu pieprasītais automašīnas aksesuārs augstajai sezonai. Primāri automašīna ir jāiedarbina, tātad jābūt ir kārtībā gan automašīnas akumulātoram, gan aizdedzes un kvēlsveču sistēmai. Pieprasījums pēc jauniem akumulātoriem parasti pieaug līdz ar pirmo salu. Tātad automašīnai arī stāvot notiekās akumulātora izlāde, un lai automašīnu iedarbinātu augstā laikā, prasās daudz lielāks šis akumulātora resurss. Ir diagnostikas iekārta, ar kuru tu pārbaudi automašīnas akumulātoru. Tas ir viens, otrs, tu viņu var, tā kā tas ir vienkārši rekomendācijā, vismaz reizi gadā viņu uzlādēt. Ja ir tāda iespēja akumulātoru palādēt mājās, derētu biežāk. To var paveikt ar īpašiem lādētājiem, kādi atrodami autoekspertu veikalā. Pirms tam gan ieteicams akumulātoru pārbaudīt. Kas zina, varbūt lādētāja vietā jau jāpērk jauns akumulators, tepat no apakšējā plaukta. Šī Midtronics testa iekārta parādīs akumulātoru stāvokli uz doto brīdi un rekomendācijas, ko ir nepieciešams darīt. Tātad vai uzlādēt viņu un pārbaudīt vēlreiz, vai ir nepieciešams uzreiz jau mainīt akumulātoru. Tā kā ziemā bieži ir tumšs, noteikti jāpārbauda apgaismas ierīces, piemēram, luktura augstums. Praksa rāda, ka vibrācija dēļ stars parasti ir nevis par augstu, bet par zemu. Pārsvarā automašīnas spuldzes ir par zemu, tāpēc ieteicams arī gan nomainot automašīnas spuldzīti vai mainot visam automašīnas lukturus, ja tas ir bijis kādreiz nepieciešams, noteikti ir jāpārbauda luktura augstums. Ja nav paveicies ar ksenona vai LED gaismām, ir iespējams pastiprināt halogēna spuldžu gaismu. Automašīnas spuldzes ir noteiktajās likuma robežās, taču viņiem konkrētos punktos ir pastiprināta šī gaisma. Un kopš nesena laika autoeksperts piedāvā aizstāt halogēna spuldzes ar Osram LED gaismu. Šī brīža tirgus jaunums ir Osram LED gaismas spuldzes, kuras var aizvietot gan H1, H7, H4 standarta halogēna spuldzes. Protams, šobrīd tas ir ierobežotam modeļu klāstam paredzēts. Viņam ir jāveic arī certifikācija CSDD, bet gaismas uzlabojums ir ievērojami lielāks. Pirmās atsauksmes liecina, ka tas atsver ieguldījumus. Spūdžu komplekts maksā vairāk nekā 100 eiro, plus CSDD certifikācija, lai nebūtu problēmu tehniskajā apskatē. Jā, tas ir maksas pasākums. Vieglajām automašīnām tas ir ap 40 eiro, un N1 klases automašīnām tas ir ap 70. Protams, nomainīt spuldzes ir iespējams arī pašam, tomēr mans ierosinājums ir to darīt autoservisā. Pirmām kārtām, ne visām automašīnām šī pieejamā vieta, lai nomainītu spuldzes, ir ērta. Reizēm citām automašīnām pat ir jānoņem automašīnai bumpers, tāpēc mans ierosinājums noteikti to būtu darīt servisā. Pirmām kārtām, otrām kārtām pie reizes arī pārbaudīt luktura augstumu pēc spuldžu nomaiņas. Ja ar pamatgaismām tomēr ir par maz, veikalā Astras ielā ir solīts papildu luktura piedāvājums. Jaunums mūsu produktu sortimentā ir lāzera papildus gaismas lukturi. Konkrēti šis komplekts ir paredzēts jaunākā modeļa Volkswagen Amarokam. Tas, ko gan varam izdarīt paši, nomainīt vējstikla slotiņas, taču, ja negribas ar to noņemties sevišķi tumsā un augstumā, arī šo darbiņu varam atstāt autoeksperta servisām. Pirmkārt, viņi uzreiz piemeklēs attiecīgo modeli, tāpēc, kad jaunākajām automašīnām ir pieejami dažādi stiprinājuma veidi slotiņām. Tas ir viens. Otrs ir pat šis nepieciešams daudzām automašīnām servis režīms, jo slotiņas nav iespējams nomainīt bez speciālas iestatīšanas servis režīmā. Tā nav nekāda raķešu zinātne, ja vien kāds pie auto pirkšanas ir parādījis šo funkciju. Volkswagen grupas automašīnām ieslēdzam aizdedzi, izslēdzam aizdedzi un vienu reizi nospiežam šo logu tīrītāju sviru uz leju. Tad slotiņas ieņem stāvokli, kurā ir nomaināmas. Dažkārt ziemā par sevi atgādina tehniskas problēmas, par kurām vasarā nemaz nenojautām. Braucot, ko mēs jūtam, piemēram, mums nepūš siltais gaiss. Tātad pirmais un vienkāršākais, ko pārbaudīt, tātad vai mums ir pietiekams antifrīz līmenis.
Vairuma automašīnu līmeni var pārbaudīt vizuāli. Dzeša šķidruma tvertne ir caurspīdīga un redzama, un šeit mēs no malas varam redzēt arī dzeša šķidruma līmeni. Savukārt BMW markas automobīļiem par antifrīza līmeni signalizē īpašs pludiņš zem korķa. Tagad mēs pārbaudīsim dzeša šķidruma sasalšanas temperatūru. To veic ar īpašu optisku ierīci, ko sauc par refraktometru. Iedaļas norāda antifrīza salisturību. Papildus standarta servisa darbiem KG Knudson un autoeksperts uzstāda arī specifiskas komforta ierīces. Lai uzlabotu komfortu ziemas apstākļos, protams, mēs piedāvājam arī uzstādīt automašīnai autonomo apsildi, lai jūs varētu uzsildīt savu automašīnu jau pirms došanās ceļā. Webasto autonoma apsilde nav lēts prieks, un ne katram to arī vajag. Turpretīm bez sēdekļu apsildes braukt gan vairs negrib neviens. Mēs piedāvājam uzstādīt arī automašīnām sēdekļu apsildi, kurām tā nav uzstādīta no rūpnīcas. Jāņem vērā, ka šis process aizņem aptuveni 1 dienu abiem priekšējiem sēdekļiem, jo sēdekļu apsilde tiek integrēta zem sēdekļu apsildes.